Es esmu ļoti apmierināta, ka mēs ieviesām milkbārs sistēmu, jo tas ļoti atvieglo man darbu. Tajā dienā, ko mēs respektīvi ieguvām, tās bija kaut kādas aptuveni 2 stundas samazināta laika. Šobrīd mēs atrodamies Sijā Saldus druvā. Mani sauc Edgars, esmu Sijā Saldus druvu fermas vadītājs. Šobrīd saimniecībā ir aptuveni 1030 lielopu vienības. Meklējam risinājumu, jo pirms tam mūsu teļi dzēra no spainīšiem, kas bija vairāk pret dabas likumiem. Meklējam risinājumu, kā palielināt teļu dzīvmasas, atvieglot vetārs darbu un optimizēt fermu barošanas menedžmentu. Tad meklējot šos risinājumus, nonācām līdz milkbāram, kas šobrīd ir tuvākais. Pirms tam teliņiem katram iedeva spainīšos. Pirmkārt, nav jau labi, ka viņš dzer tik zemu galvu noliecis. Viņam tas piens neaiziet pareizajā kuņģī, viņš ieiet spureklī un līdz ar to arī sāk bojāties un veidojas tās caurejas. Un tad viņam sāp vēders, un tad viņš vairs nedzer. Tas tāds apburtais loks bija. Tad mēs tur cīnījāmies visādiem pulveriem un zālēm. Tās bija pilnīgi 2 dažādas lietas. Tas nav salīdzināms kā tagad. Sākotnēji kaut kam jaunam, kā jebkurā, visi bija pret. Mums neko jaunu nevajag, mums tā sistēma strādā, mēs neko nedrīkstam. Bet redzot to vienkāršību, ko es ieraudzīju tajā sistēmā, tad ar laiku izdevās, nodot viņiem. Un šobrīd viņi ir ļoti apmierināti par to, ka viņi var aizbraukt mājās. Viņam nav jāstāv klāt. Pēc darba laika mēs strādājam šeit no kaut kādiem pirms 6 bijām līdz 11, bet šobrīd, ja tu redzi, ka 9 no rīta šeit neviena cilvēka nav. Pirmkārt, ļoti ātri var pamanīt, ja ir kaut kādas caurejas pazīmes, jo tad viņi nav ēduši, ir pienīši atlicis, praktiski antibiotikas vispār nelietojami. Jo šeit tas teļš nespēja pienu sarīties, bet dzert, maksimāli pietuverātam laikam, kāds viņš dzert no mātes. Katrs teļš var ēst savā ēšanas ātrumā. Līdz ar to nav šīs aizrīšanās, nav šīs izteiktās caurejas, kas ir saistītas ar pārāk strauju pienu uzņemšanu. Es domāju, ka noteikti atmaksājās, jo šobrīd jau ir tas, ka teļš mums ir pietiekami labi pabarots, plus veterinārās izmaksas nav uz teļiem, plus vetārsts netērē savu laiku pie teļiem. Un teļš tiek no dzimšanas, pareizi pabarots, līdz ar to mēs nākotnē gūstam jau lielāku izslaukumu un veselīgākas govis. Šobrīd jau ir tā, ka pirmās teles, kas ir sākušas ēst no milkbāriem, sāk nesties, un tur jau mēs redzam tādas, kas mūsu saimniecībai varbūt bija nestandarta izslaukums pirms pirmās laktācijas. Mēs jau varam sākt 11, 12 mēnešos apsēklošanu, ka viņa ir sasniegusi savu normālo pieaugumu, un līdz ar to mums govs atnešanās tā vidē 23 mēnešos jau atnesās govs. Kādreiz senos laikos, kad mums bija vēl vecā sistēma, tad bija kaut kā 26 mēneši, kad govs atnesās. Tas ir ļoti liels ieguvums. Dzīvmasas pieauguma mūsu gadījumā pēc vidējiem aprēķiniem, kad mēs, dzimšanas svaru un mēnešu svaru ņemām, mums izdevās 3-kāršot. Cik tas neticami nevēkās, jo sākumā teļi neņēmās īsti svarā. Jā, ir arī citi aspekti, kad esam bišķiņi ar ģenētiku strādājuši, arī citas lietas ir, bet globāli tie teļi pieņemās vairāk, nekā 700 gramus. Rekomendējot, citiem izmantot šīs milkbāra sistēmas, jo pirmkārt viens galvenais risinājums tas ir laiks, ko mēs nepatērējam stāvot pie teļa, apmācot viņu citā versijā ēst. Otrkārt ir medikamenti, kas ir, kur no sistēmām, pārāk strauji teļš kaut ko sarījās vai kā savādāk. Un galvenais princips, ka tā ir vienkāršība. Visiem vienkārši saprotama, viegli sistēma nokontrolējama, kurš dzīvnieks nav paēdis, tātad laicīgi var uzsākt jau imunitātes stiprināšanu, nav nepieciešama ārstēšana kā tāda.